Esiet sveicināti podkāstu Ceļš uz lielo līgu klausītāji, podkāstu jau otrajā epizodē, kurā, es domāju, diži daudz parunāsim par basketbolu, par jaunatni, un es domāju, jūs dzirdēsiet arī daudz dažādas pieredzes stāstus. Tāpēc man ir milzīgs prieks, ka man pretī sēž cilvēks, kuru es teiktu, ka es burtiski izrāvu viņu ārā no trenera krēsla, no Kraukavas turnīra, kuram Dēļņos jau bija stēle šorīt. Un, jā, man ir milzīgs prieks, ka cilvēks, kurš trenē bērnus Juglas sporta skolā un pēc spēka otrajā līgā trenē arī Bauskas lielo komandu. Viņš ir ieradies Māris Grāvs. Sveiks, Māri! Varbūt sākumā pastāst, kā sokās pašā turnīrā? Zināt, turnīrā ir vairākas komandas, vienmēr sokas labāk, sliktāk. Katrai komandai ir savi mērķi. Vienai komandai mēs ejam uz to sevis izvirzīto mērķi un atbilstoši savam līmenim. Vienai komandai gribētos, lai puiši paši sev notic un tā kā apliecina to, ka viņi var spēlēt, grib spēlēt. Tad šodien vēl un rīt tās varbūt tās interesantākās, svarīgākās spēles ir pirmajā dienā, kā milozētas pret ļoti stipriem pretiniekiem. Un tur varbūt nebija tik daudz variantu, un puikas jau ieraugot, pret ko jāspēlē. Kāds uzvārdus un jau tās ķepiņas nolaidās, tā kā nospēlēja, manuprāt, zem sava līmeņa, bet šodien jācenšas. Katrs jau no katra turnīra ir jāmācās, jāaug, un es domāju, ka ir daudz atkal svarīgas un vērtīgas informācijas gan katram individuāli, gan man kā trenerim, kā mēs varam iet uz priekšu, lai kaut ko sasniegtu. Jā, runājot par tiem mērķiem, kādi tie paši galvenie tieši pirms sezonas turnīrs, kas jāizdara turnīrā, lai sagatavotos sezonā? Es domāju, ka mēs arī mums vērā, ka mēs atbraucām uzreiz tieši no treniņu momentus. Jā, mums bija tāda nedēļa treniņu momenti, ceturtdien beidzās treniņu, un piekdien ir spēles, un tad līdz ar to nebija tāds, ka mēs to treniņu momentus varbūt drusciņu pēdējo dienu piekārtojām turnīrā un samazinājums mūdzi, bet teorētiski mēs iegājām turnīrā piekusuši un basketbols jau sež aknā. Jā, bet šī turnīra mērķis bija atkal, dot visiem iespēju spēles laiku, vienlaicīgi paskatīties, kā strādā jaunās sadarbības, ko mēs esam vasarā iemācījušies, un individuāli strādāt kaut pie individuālām tehniskām, taktiskām lietām, kur jābūt, kad jābūt, apskatīties, vai tas, ko mēs esam tur uz papīra un treniņus iedomājušies, strādā arī spēļu režīmā, paskatīties, kā tas strādā varbūt pret ļoti stipriem pretiniekiem, paskatīties, kā tas strādā pret varbūt savu līmeni pretiniekiem. Jā, tā ir iespēja salīdzināt spēkus. Jā, viennozīmīgi un vienlaicīgi apskatīties, cik tālu varbūt mēs esam no tā izlašu līmeņa. Jā, mums varbūt bija spēles tur pret čeļiem, kas var spēlēt izlasēs un kas ir jādara, kādā jābūt kondīcijā, lai tu varētu tur būt. Jā, būtībā jau ir liela atšķirības starp pieaugušo komandu un viņas mērķiem un jaunatnes komandu. Lai gan tā mēs triviāli varam teikt, ka jaunatne arī jau tur svarīgs ir uzvaras, čempionu titulu un vispār. Tādā varbūt klubu vadība, tātad sporta skolu vadības, treneru jomā var būt, bet mēs skatāmies tādā plašākā mērogā, tad jau daudz būtiskāk ir, lai katrs no tiem spēlētājiem attīstās, gan kā personība, gan kā spēlētājs, un vienlaicīgi no visām komandām, kas ir tādā profesionālā dzīvē aizies 1–2% spēlētāji, līdz ar to tādā jaunatnes treneru darbs ir arī, manuprāt, daudz svarīgāks ir tās visas blakus lietas nodrošināt, lai viņi kļūtu tādā vienkāršotā valodā teikt par labiem cilvēkiem. Un tas tur jau tāds ir daudzu sezonu mērķis, ko tu dari, kā tu radi piemēru, kā tu uzvedies un kā tu reaģē uz dažādām situācijām, lai viņi augtu, attīstītos un beigās būtu forši šķaļi. Jā, par to veču un jauniešu basketbolu mēs bišķi vēlāk atgriezīsimies, bet runājot kopumā tieši par to pirmssezonas kaut kādiem turnīriem vai pārbaudas spēlēm,
Kā tavuprāt tas viss process, cik ļoti viņš atmaksājas tieši sezonas laikā Latvijas jaunības basketbola līgā? Ko viņš dod tieši pieredzi vai kaut ko tādu? Kas ir tie svarīgākie aspekti, kāpēc vajag 3 mēneši ir ļoti gadā, piemēram, vasaras periods. Ja tajos 3 mēnešos, kad nav skolas, kad nav daudz citu lietu, jaunietis iegulda sevi, tad attīstībā vai neiegulda, tā ir milzīga starpība. Tie 3 mēneši būtībā izšķir, vai tu vari spēlēt, tādā augstākā līmenī vai nē. Tajā sezonā visi aptuveni trenēs vienādi, skola ir jāapmeklē, tikai tur kaut kāda ūberi talantīga jāvar tur attālināt un citādi tur mērķi. Bet pārējiem visiem ir aptuveni vienāds tas grafiks skola, treniņš, mājas darbi, atpūta. Ja, tad vasarā atkal tie, kas iet mētāt, kas iet spēlēt, kas iet uzstāvēt futbolu, volejbolu, gar jūru skrienu un visu pārējo, viņi atnāk un septembrī kopā. Viņš ir galvasties pārāks par to, kurš ir nedarīgs. Līdz ar to tās nometnes un viss ir ļoti būtisks. Vienā nometnē mēs trenējamies 3 reizes dienā, 7 vai 10 dienas, un tas ir 21 treniņš kā minimums. 21 treniņšus ir gandrīz vairāk kā mēneša, tāds sezons. Tur var ļoti daudz ko izdarīt, sagatavot, ieguldīt darbu. Viņš ļoti atmaksājas. Tad būtībā, ja jaunietis vasarā 3 mēnešus, pēc pēdējās spēles noliekās uz gultā un skatās televizoru vai YouTube un nezinu, tur iet ar draugiem izklaidēties, tad var teikt, ja viņš pirms tam ir bijis līderis, viņš atnāk septembrī, tur visi čau, tur visi tie, kas ir kaut ko darījuši, ir galvasties pārāk. Un tāpat tās arī pieaugušo basketbolā. Un visi domā, tas tad otrā, mēs esam gandrīz amatieri. Ja? Tad mēs nesaņemam algu spēlētāji par to, ka tur dažs labs varbūt saņem, bet es neesmu redzējis, ka katrs, kurš grib spēlēt arī otrajā līgā, viņš jau sāk individuāli gatavoties, nezinu, no jūlija beigām jau domā par to, ka viņam ir kaut kas jādara, jo visi zina to, ka ja viņš vasarā neko nedarīs. Viņš atnāk septembrī un viss, tur nav variantu. Varēs redzēt arī, kad jā. Tā kā tam ir milzīga nozīme. Un es domāju, visiem turnīriem, tu nevari iemācīties spēlēt, neko nedarot, mēs tikai trenējoties. Tev ir jāspēlē, un tāpēc, piemēram, ir atšķirība, piemēram, tur izlašu kandidāti un tie, kas spēlē, viņa tur ir viena spēle pie klubā, viena spēle varbūt tur jau kaut kādiem par vecākiem grupā, pie vēl kaut kā izlasē, un viņi spēlē, un beigās jau viņi visas tās spēļu situācijas ir piedzīvojuši, un caur savu pieredzi viņi ir bijuši +3 beigās un -1 beigās, vai tur nezinu, kādu ir sagrāvuši un kāds viņus sagrauja, un viss. Jo vairāk to spēļu, jo vairāk tev nosēros tā informācija, un beigās jau, lai cik, tad jābūt nenormāli svarīgai spēlē, lai tā būtu pilnīgi cits mindsets. Bet tā, ja tu izēji spēli, tu gribi uzvarēt, un tā vajadzētu būt vismaz. Pat, ja tu izēji, nezinu, Krauta kausā vai tur jaunas basketbola līgā, vai es nezinu, vai tur Baltijas basketbola līgā, ja tu izēji uz spēli, tu gribi vinnēt. Vienkārši, jo vairāk tev ir bijušas situācijas, jo vairāk ir bijuši pretinieki, jo vairāk ir bijušas situācijas, kur tiesneši kaut ko ietekmē. Ir bijušas tur labākas segums vai sliktākas grīdas segums, jo ir bijis tur tāda stīpa vai šī tāda stīpa. Jo, zini, parasti ir, jo mazāk to spēļu pieredzi, jo biežāk tu nāc un sūdzies. Mums arī šodien bija spēle zālē, kur vajag grūti driblēs un ļoti mīgs segums. Neatlēc bumbi. Jā, viņi tā kā, zini, Tad caurumi kaut kādi. Jā. Un nāk un visi man sūdzās. Tā kā šit nevar spēlēt. Spēlētāji? Jā, spēlētāji. Šit trener, šit nevar spēlēt. Es saku, bet abām komandām ir vienādi noteikti. Tad mums ir jāpielāgos, jo mēs ātrāk pielāgosimies, jo mēs vinnēsim. Kaut kādā brīdī pielāgojās, kad ir mazāk varbūt jāatribina vairāk jādod piespēles. Viss aiziet spēle, viss uzvar. Un atkal tad nākamreiz, jo mēs spēlēsim pēc zālē, viņi zinās, ka tur jābrauc uz zālē. Tā, bet viņi emocionāli sagatavojas un vieglāk nospēlē. Līdz ar to, ja man prasītu, vai
ir daudz jāspēlē, tad ir kaut kāds, protams, limits jauniešiem, jo nebūtu arī pareizi, ka viņi spēlē, nezinu, tur U19 vecumā, viņiem ir jāspēlē jaunatne, nezinu, tur. Visi vecumi. Visi, jā, tur, ja tur 17 gadi, viņš vēl 17, pie 19. Vēl pie lielās kaut kādā, jā. Tad beigās jums izveidojās tāda NBA regulārā sezona ar 80 vai vairāk spēlēm sezonā. Kaut kādiem grieztiem sezonā ir jābūt. Cik spēles var aizvadīt, nezinu, 50, 60 spēles sezonā, bet jo tu vairāk spēlē, jo tu vairāk iegūst informācijas, jo tu vairāk esi gatavs dažādām situācijām. Un es cenšos, ja man kāds treneris man saka, nospēlēsim pārbaudas spēli, draudzības spēli lielāko prieku, ar vecākiem, ar jaunākiem, ar stiprākiem, vājākiem, ar visādiem pretiniekiem tieši lai iegūt to pieredzi, lai mēs būtu dažādās situācijās. Jā. Nu jā, kā sākās tieši tavs basketbola stāsts? Atgriezīsimies mazliet no paša sākuma. Kā sākās tieši tavs stāsts basketbolā? Bērnībā tātad es vairākas reizes ļoti maziņš sāku basketbolu trenēties. Pēc tam tur man tā grūti, man kaut kāda atmiņa, kad mainījās treniņu laiki, bet tā bija kaut kāda 3. klase, un es vairs nevarēju uzspēt uz tiem treniņu laikiem, un tad es aizgāju uz visādiem citiem sporta veidiem. Trenējos tur, sākot no svarcelšanas, rokas bums, visur, kur varam tad kā 15, 16 atgriezos vēl pie basketbola. Un ļoti paveicās ar treneri, kurš tam visu dzīvi ir palicis kā tāds piemērs. Arī šobrīd man jau esot treneris, es ļoti bieži atceros savu treneru, domāju, to kā varbūt sveicienu viņam? Jā, sveiciens Matīsam Vārnam, mēs bijām viņa pirmā komanda un visu cieņu. Es domāju, ka no tās komandas, kas mēs tur bijām, lai neviens neizdarītu baigi spēcīgo basketbolistu, bet viņš mūs aizveda, šobrīd, par visiem es nevaru teikt, bet 80%, ar ko mēs tur esam kaut kādos kontaktos, ir ļoti veiksmīgi cilvēki. Tā darbojas biznesā, augstos amatos, es domāju, satiekot izveidot, varētu sataisīt par salidojumu, bet tur būtu ļoti veiksmīgi cilvēki, kas izveido labas dzīves izdzīvošanu. Lielā mērā arī pateicoties tam treniņu nometnēm un visam pārējām, visām bleņām, ko mēs darījām tur kopā un kā mēs uzvedāmies, tas ļoti daudz ko deva. Varbūt tu zini, cik profesionāli aizgāja, cik cilvēki apmēram? Es nezinu, tas bija tāds drusku cits laiks. Grūtāk bija kaut kā tikt uz to līdzi? Jā, un arī mazāk bija tās pieredzes un tā vispār tā veiksmes stāsta, jo tagad jau, teiksim, standartā ir, kad tur, nezinu, 16, 15 gadus vecumos brauc uz Barcelonu vai Real Madrid vai kaut kur vispāries, un tā mūsu vecumā tas bija tāds ļoti liels izaicinājums, ja tātad tur, nezinu, tur ir kāds vispār kaut kādā, nezinu, 19, 20 gados aizbrauc uz kaut kuriem, tad jau likās, un vienmēr visi tie stāsti par to, cik tur naudas un visu. Mēs nebijām tam gatavi, tā arī daudz no tiem no man vecumā, 82, 3 gadi, kas beigās arī, manuprāt, dabūja, un kāds tās naudas līdzekļus, daudz tam vispār nebija gatavi, jo viņi to izpļurkšķināja, jo likās, ka tā būs mūžīgi vērts nemācīgi. Klausies, ka būs tur kāda nauda tev to lietu. Jādara tā, šī tā vispārējais. Es daudziem tur kaut kāds ar galiem es dzirdēs tos stāstus, kā tur kāds saņem koferītī vai pilnu gultu ar banknotēm un vispārējais. Tas bija ļoti liels retums, tad arī nekā tur aģenti, nekā tur nebraukāja. Es domāju, tajā laikā arī daudzi talantīgi čaļi vienkārši, kas varēja spēlēt, nekur neaizgāja, jo viņiem bija tur beidzās pēdējais gads. Neviens viņiem tur nenāca un neteica, klausies, nāc tur, nezinu, uz kaut kur spēlēt un visu. Un varbūt reģionā vēl vieglāk, ja tur, ja piemēram, tur reģionā tavā, nezinu, tur spēlē kaut kādā nacionālā līgā,
Tad, protams, tie kā savējo, tad paņēma, tur gulbeni, vienmēr ir forši strādājusi. Tāpēc arī vienmēr viņam tajā nacionālā līgā labi panākumi, viņas savējos tur daudz iesaist. No cits, bet Rīgā, beidz, viss čau, paldies par to, bet, jā, tas savādāks laiks, kaut kādā ziņā foršāks, kaut kādā ziņā grūtāks, bet, jā, profesionāli aizgāja no mūsu komandas. No vecāk, no nākamajiem gadiem jau tur aizgāja daudz, bet mūsu baigumās. Jā. Tad, kad tu saprati, ka basketbols profesionāli varbūt nebūs tavs, tev jau bija tā vīzija, ka tu varbūt, ka tu gribi turpināt saistīt savu karjeru ar basketbolu, varbūt tā kā treneru darbā. Tas jau bija tev uzreiz pēc tās domas, ka nebūs profesionāls basketbolists, vai tas bija pirms tam varbūt jau jaun. Kāds izsākās? Es jau kā treneris vispār, tā man bija pauze, es jau tikai, teiksim tā, Covid krīze atgrieza, jo es beidzām tur trenēties, visu dzīvi es turpinājos kaut kādās amatieru un draugu līgās ar 2-3 nedēļā visu laiku spēlēt. Esmu visās iespējamās amatieru līgās spēlējis un tur dzīvojies, bet tāds kaut kāds būšu treneris, ka man gribēsies to darīt, tad tā kādu ilgu periodu dzīvē nebija. Bet tad es 3 reizes mēģināju dabūt treneru certifikātu. Tā laikam tā kā bija aicinājums un ķecerīgi, bet es pirmoreiz iestājos treneru kursos LSPA, tur ir LSPA, tur ir treneru kursi, es nezinu, bija kā 26, 7 gadi. Es jau biju no citiem darbiem bijis un sanāca tieši tā, ka es iestājos, bet es aizbraucu stažēties uz Briseli, tur Eiropas parlamentā, visi no citiem darbiem, un tur staigāt par Eiropas parlamentu, Eiropas komisiju, tur uzvalciņā, svarīgs cilvēks. Te jau vecāls tā neapzinies visas tās lietas, un tu pats jūties nenormāli svarīgs, un es atbraucu uz Latviju. Iešu šajos kursos un atspēju, tajā brīdī vēl nebija logi nomainīti, durvis nebija vispārējais, un tev jāsēž auditorijā, kurā ir ziemā +2 grādi. Man liekas, tas neiespējami, es tur kaut ko zvanījos, sūdzējos, bet tev jāsēž auditorijā ar cepuri, šaulē un cimdos, un liekas... Kaut kas jāklausās. Nē, šis nav līdz galam okei. Un visu, un tā kā neturpināja mācīties. Pēc tam, tā kā pagāja kaut kāds laiks, tur tā, un tur spēlēju, un visus tajos amatieru komandās tā kā spēlēju, trenēju, un visu, liekas, un ka tas aicinājums ir vēlreiz iestājos. Tad iestājos mācīt, un tad vienlaicīgi tur sanāca ar iespēju, kad Raimonds Eldikas man uzaicināja kopā ar Geto burgeri. Es apvienošu to un šito visu dzīvē savienošu vispār, bet ēdināšanas joma ir tāda, kur tu, ja tu sāc, tur visu... Tu jāiesies tas maksimāli, jā. Tur tev maksimāli jāiesies, un tad tu izlaid 1 lekciju, 2 lekciju, 3 lekciju, un tur nav tik viegli, ja tu pa anatomiju un visu pārējais, un tu tā gribi, bet saproti, ka tu aizpeldi, un otrais atmet. Un tad nāca Covid. Sēdi mājās un atnāk uzaicinājums attālināt, mācīties. Tad nav ko darīt. Un tu mierīgi sēdi, mācies, darbojies un viss. Tad beidzot viss sakārtoja. Tieši jau, kad beidz mācīties, tad parādījās pilnīgi nejauši. Man nekad dzīvē nebija tāds informācijas nāc, bet manā sociālo tīklu lentē parādās, kad Jugla meklē treneri. Tad tā sākās tas viss tavs stāsts. Tā kā Jugla ir man ļoti tuvu, man ir dzīves vietē, no dislokācijas visu ērtēt, man likās, ka jā, es varu mēģināt, un aizgāju uz sarunu ar sporta skolas vadītāju Daigu, izrunājāmies visu, un tad es teicu, ka tur baigi, uz pilnas lods nevar, ka es jau bišķiņu. Un teicu, ka tieši bišķiņi ir tas, ko viņi meklē, un tas bišķiņi, tad bišķiņi vairāk, un tad jau ir
divu pilnu vecumu, nākamgad vēl varbūt vēl kaut kāda interešu grupa, un tā tas visi iesākās, un tad caur kaut ko Bauska, caur puičajiem, ko es spēlēju tur amatieros kopā. Un tad tagad jau, teiksim, tā ir diezgan liela manas dzīves sastāvdaļa. Jā, tev arī nav nekāda doma atkāpties no Jūgas vai no Bauskas. Tu plāns ir iet turpināt ceļu, iet tālāk, ņemt vēl vecumus un tā turpināt strādāt ar jauniešiem. Man ļoti patīk. Teiksim tā, es esmu dzīvē ļoti daudz visādus darbus un visādus vadījis, taisījis, uzņēmus un visu kaut ko. Tad, šis ir tāds, kur es nejūtu, ka es tā strādāju. Ja parasti to eju, tad strādāt kā pirmdiena. Negribās tā. Vispār šeit ir sestdien, šodien 9 no rīta krautnes, 7 cēlies rīt, atkal 9 no rīta cēlies, bet... Tu jau tikai svētki? Jā, bet tas nav tā, ka tur atkal uz dāri, vai tur tā tālāk, tu ej, tu dari, un tā. Un tu esi visā tajā iekšā, tā kā, ja man, teiksim tā, ja būtu iespēja tikai ar treneru darbu un nosekt visus savus ģimenes izdevumus, tad es drīzāk atteiktos no visām pārējām lietām, kas man ir dzīvē, un darīt tikai treneru darbu. Jā. Pieskarsimies tagad tev lietai par atšķirībām un kopīgām lietām, runājot tieši par pieaugušo un veču basketbolu un jauniešu basketbolu. Kas ir tās būtiskākās izmaiņas? Nevis izmaiņas, bet es teiktu, ka atšķirības, kas vairāk ir večos, manāms, kas ir jauniešos, strādājot viņiem. Es arī ar jauniešiem strādājot mēģinu to paustu attieksmi, kad tad viņi ir teiksim, jau no kaut kāda vecuma paši pieņem lēmumus, spējīgi, un līdz ar to tādā manā attieksmē pret to nav lielas atšķirības starp vesteriem. Pusauģi vai pieauguši ar bērniem, tur ir teiksim, tā jāpielāgojas un vairāk ir jāpielāgojas viņu spējām, bet teiksim, tāds pusauģu un pieaugušo, tad pusauģu basketbolā tomēr lielāks uzsvars ir, manuprāt, trenerim jāvēlta uz individuālo meistarību, individuālo attīstību un arī personīgu attīstību. Jo tomēr, kā lai saka, mēs vēlreiz atgriežoties pie tā paša jautājuma audzinām labus, foršus cilvēkus, kur pēc tam visu kaut kur darīs, un tur individuālais sasniegums vai kaut kādi individuāli panākumi ir daudz foršāki un daudz iedzīgāki un būtiskāki. Un tur, piemēram, pirms sezonas, protams, ka es gribu, piemēram, katru gadu būt nedaudz augstāk nekā iepriekšējā sezonā. Iepriekšējā sezonā mēs bijām 5. līgā. Progress. Tad mēs šogad gribu būt 3. vai 4. Bet, ja man vairums no puišiem ir palikuši komandā, trenējas, ir nāk uz treniņiem un ir pilns apmeklējums, un es redzu ļoti lielu, teiksim, individuālo izaugsmu un tādu attīstību, tad es esmu daudz priecīgāks. Savukārt, pieaugušo basketbolā tur ir kluba mērķi, teiksim, tā arī uzdevums, ko tu gribi sasniegt, un tur jau jūs cīnaties, ejiet, meklējat to veidu, kā jūs atlasat, piesaistat, organizējat darbu, lai sasniegtu kluba rezultātu. Ja, kad tur ir tiešām tas redzējums, ka mums ir jāizcīna uzvaras, jāizcīna rezultāts. Vienlaicīgi arī mums ar jauniešu un pieaugušo basketbolā kaut vai tā ir nacionālā līga, tomēr visiem ir kaut kāda iepriekšēja pieredze un daudz ātrāk lietas notiek, daudz ātrāk saprot, ja tu, piemēram, izstāsti, kādu sadarbību redzi, ko tu gribi darīt, un tad pēc tam tev jāstrādā pie niansēm, kur ir ieraušanās, kur var izmantot backdooru, bet viņi jau visi jūt un saprot tās lietas. Savukārt jauniešiem ir
tā kā viņiem kaut kas tāds pilnīgi jauns, ja uzzīmē jaunu sadarbību, viņiem ir paiet daudz ilgāks laiks, lai izprastu, kur katram jābūt. Bet kāds saprot ātrāk, kāds lēnāk. Es noskatījos Lebrona un J.J. Redick to podcastu. Tas viens, kas man iesēdās atmiņā, ir tas, ka viņi arī runāja par to, ka viņi nevar saprast, kā tas ir, kad NBA līmeņa spēlētāji nevar pieņemt, piemēram, treneris uzzīmē autu no labās puses, izrādās kaut cik kreisajā pusē, un ka viņi nevar samainīt tās puses, ka viņi nesaprot. Galvā, jā. Jā, galvā, tas ir NBA līmenī. Jā, un tad, protams, kad ar jauniešiem tev liekas tā pašsaprotam, mēs tikko to skrējām no vienkārši samēr puses, jā. Vienkārši samēr puses, jā, bet viņi tā kā pilnībā pazūd tajā telpā un vispārējais. Nē, tā nevar būt, bet tā ir, tev tas ir jāpieņem. Un arī Nacionālā līgā ir čaļi, kuriem ir ļoti augsts basketbola IQ, kuri redz to spēli no visām 5 pozīcijām, kuri redz no labās, no kreisās un var vieglāk, un ir no spēlētāji, kuri pieņem un iemācās, 5. spēlētāja darbības, un ja nedod Dievs, viņš norāda citas spēlētāja pozīcijā, ka viņš vispār neko nezina. Bet ir jūtams, ka tieši večiem spītās acis uzvarēt, ka viņi vairāk grib, nezinu, tā jau viņi strādā, viņiem tā jau ir darba pilns gan jau ārpus basketbola, bet ka viņi grib, viņi atnāk vakarā uz to spēli, un ka jā, šodien mēs uzvarēsim, viņi iet, cīnās, kapā, vai ir jūtama tāda, ka jaunieši tā mazliet, nezinu, tik ļoti negrib, bet tieši veči grib. Es domāju, ka tu esi pieaudzis cilvēks, tad tevī ir kaut kāda iekšēja motivācija, lai iet un darītu. Ir īpaši, tad tur nemaksā naudu par to. Tātad, ja tu, tur strādā tevi ģimene un tā jau aizņems laiks, bet ja tu atrod, nedēļā 2 reizes treniņu un 1 spēli, tad skaidrs, ka tev ir iekšēja motivācija, iet darīt un vai individuāli, varbūt uzturēt fizisko formu, vai arī kā komandai uzvarēt. Daudzos jauniešos ir īpaši jaunākā vecumā, joprojām ir tā sajūta, ka māma, tētis, omīte grib, man ir pilnīgi vienalga, jā, tā es nāku šeit, jo tā es tiek vaļā no viņa tās smadzeņu kompostrēšanas. Ja es atnāku, tad paskrienu kaut ko, un treneri atšķirīs no manis. Vienlaicīgi, ja treneris, manuprāt, forši strādā, ieinteresē un atrod katram pieeju, tad iespējams tas nav, basketbols, bet iespējams, fiziskākas aktivitātes un smuks ķermenis. Ja viņam ir, tiklīdz viņam parādās tā iekšā motivācija, viņš var klausies, es nākot uz treniņiem 3 reizes nedēļā, plus ejot uz svaru zāli, var dabūt 6 un bicīti, un pēc tam tur, klasē būt, tur uzvilkt sievu sitamo krekmeņu vasarā un visu uz man skatās. Un viņš nāk, tā ir pavisam cita, tu redz arī treniņā, un īpaši šur tagad es strādāju 14-15 gadīgiem puišiem, un tās izmaiņas ir dažos tieši par pagājušo sezonu jāatskaitās, tad man ir viss lielākais prieks par dažiem puišiem, kur, es nezinu, viņš no čaļa, kurš vispār ir kāds, kur vējš var aizpūst, kurš nāk uz treniņu, tāpēc, ka māmai liek, pēkšņi viņš iemīlas svaru zāli, viņš nāk uz komandas svaru zāli, viņš visos treniņos, viņš pēkšņi saprot, ka viņam ir tajā viņa ķermenī muskuļi, viņš brīnās, un viņš tur pusgadu laikā no tiešām čaļi, kur liekas, ka viņš fizkultūrā vienkārši nav radīts, viņš kļūst par tādu smuku atlētu, un tad mēs ejam nometnē, un viņš uzvilks tieši uz ielas vai citamo kreklu, tāds nosauļojies iet un nāk pretīm čiks, un viņš tu redz to pārliecību, kas no viņa izsaka. Ka viņš jūt, ka viņš to ir nopelnījis, ka viņš to izdarīs, un visu viņš aiziet un atkal stadionā man nav
nav viņam jāsaka, klausies, vēl drusku pieliec, tā tālāk viņš mauks, un viņš jāaptur, jā, viņš jāsaka, stop, tu vairs nevar skriet, jā, un tad, protams, ka pašam kā trenerim tas ir viss individuālā līmenī vislielākais prieks, ka tu esi kādu, no kurām varētu būt tāds absolūti lederīgs dzīvesveids un nekāda saistība ar fiziskām aktivitātēm. Viņš ir kļuvis par iemīlējis fiziskas aktivitātes, iemīlējis sportu, iemīlējis darboties, un pat ja viņš nekad nebūs basketbolists, viņš jau visu dzīvi turpinās nodarboties ar kaut kādām aktivitātēm. Tie ir tādi sasniegoties 14-15 gados, un iespējams viņš pēc tam pēc darba vakaros kaut kur spēlēt, atradīs kaut kāds vēl čoms, ies uz kādu amatieru līgu, darbosies, dzīvosies un turpinās palikt basketbolā. Turpinās palikt basketbolā, jā. Jā, runājot par jauniešu attīstību, kas tev sagādā lielāku gandarījumu? Tieši komandas panākumi vai spēlētāja individuālā, meistarība, ka viņš ir pielicis sevi individuāli? Zināt, bez uzvarām tu nevari, tā baigi, izbaudīt to darba augļus. Kad ir nepieciešams arī uzvaras, lai komandas uzvaras dod arī individuālu panākumu. Jo tieši tāpēc, piemēram, ja tu apsties kaut kādās komandās, kuras visu laiku uzvar, un tu esi, 9., 10., 11. spēlētājs, un tev ir ļoti maz loma. Bet tev vienalga ir tā uzvarētāja mentalitāte, tu esi ar komandu, tu palīdzi. Tu palīdzi, un tu sities pret tiem labākiem, un viņiem ir, teiksim, tāda sacensību gars un vispārējais, un viņi bieži vien beigās ir augstākā līmenī nekā iespējams, ka tu esi bijis visu laiku līderis komandā, kura nepārtraukti zaudēja, tad kaut kādā brīdī tā liekas, es tak neko nevaru līdz ar to. Manuprāt, jauniešu basketbolā svarīgāks ir individuāla attīstība, individuālais progress, individuālais darbs, bet tās komandas uzvaras un tie sasniegumi viņi ir obligāti nepieciešami un vajadzīgi, lai puiši tev ticētu, lai viņi saprastu, ka viņi ir un gūst tās vajadzīgās emocijas un prieku no basketbola. Jo galvā mēs ejam un to darām, lai priekam un savu ķermeņu uzturēšanai. Jā. Un to jau var atrast visu kaut kā, ja. Tad vakar vadīja vienu spēli mazajiem, kas nav man komanda, bet un tur tāda viegla spēle, mēs jau uzvaram, bet beigās prasu, kur ir iemetuši punkti? 2 čēri nav iemetuši. Es viņus uzlaižu laukumā, viens iemet un viens puisis. Grūti, bet visu komandu viņu atbalsta, visu pārējais tā. Un viss tā iesaistās, kad iesaistās arī skatītāji, visas ģimenes, un viņš iemet tur 30 sekundes līdz beigām tos 2 punktus. Un visiem pilnīgi vienalga kāds ir rezultāts, bet visi ir tādā kaifā noķēruši to adrenalīnu par to, ka viņš ir iemetis tos 2 punktus. Un tam, iespējams, čalim būs, tagad viņš noķēra to sajūtu, kā ir, ka tu iemet un visi tev atbalsta. Komanda noķēra to prieku, to laimes hormonu. Un te bija, bumba izkrīt caur tīkliņu. Bet ko kopumā tas dod un dara, tas ir pavisam savādāk. Un atkal, ja tu met garām, un tu jau kaut kādā brīdī sev pārstāji ticēt, un nedod Dievs, to tur vēl vecāku vai treneris visu laiku štecelē, kā tu met garām, visu tur, tu noliet rociņas, un lai cik tu būtu labs, tev vienmēr vai kādu, kurš pasaklausies, tu vari, un tad tu iemet kaut kādu tur bazarbīteri, vai tu iemet tur. Tas uzreiz šī augšā. Jā, uz augšā, un tu nākamā treniņā visu šau iekšā, un atkal tur zini, visi tev dzīvē tik labi, un tā, un tur vakardien arī, tur ar vienu komandu mēs nenormāli smagi zaudējām, un tā, jātais acis ciet, un gribās, un ar otru mēs tikpat otru vinnējām, un tad liekas, tās emocijas, arī kā treneri, tev liekas, visi jābeidz, neko nevar. Tas ir kalni. Jā, visu laiku ir kalni, un tev liekas, yes, tā, un tas vienkārši arī, tos zaudējumus tev jāpieņem, jāmācās, tās uzvaras. Papriecāties, bet balva, kā tur vajag, un arī, teiksim tā, trenerim ir baigi sūdīgi, ja viņš visu uzvar,
tāda, ja viņam nav nekāda konkurence, viņš neko nebaidās, tad viņš ieslēgs kaut kādā, manuprāt, tādā baigā pašapmierinātībā es te visu un vispār, un tas baigā ātri nav labi, un arī baigi slikti, ja jūs visu laiku zaudējat, tad visu laiku tas ir tā paši visu laiku sev pārmet un tā. Piemēram, pēc tavas pieredzes, ja tu saskati kādā spēlētājā tādu potenciālu, ka viņā ir vairāk nekā viņš no sevis dod treniņos, vai tu pievērsi viņam kaut kādā veidā zināmu tādu vērību un vairāk pievērsi viņam uzmanību? Vai tā nav? Tā man varbūt tā, ka jauniešiem ir tāda, ka es viņus visos saskatu lielāku potenciālu nekā viņš šobrīd nodod ārā. Tas, kā lai saka, jā. Lai kurš treneris, lai kurš skolotājs un visi teikt, ka man jau visi ir vienā, tā nekad nav. Ir ar ko tev ir tā labāk sapratnē, ar ko tu vairāk runājies, ar ko tu dari, ar ko tu atrod to komunikāciju veidu. Un ir kādi, kur tev, jūs vienkārši neesat uz viena viļņa, vai jūs nesaprotaties un tā. Man joprojām komandā ir daži puiši, kuri, ja sev noticētu, varētu ļoti spēlēt un varētu tur, nezinu, darboties un būt pamanīti. Mans jautājums ir, protams, ka man gribās, lai viņi paši sev notic un atrast to mehānismu, līdz ar to mēs runājam ar citiem treneriem, varbūt iesaistām viņus pie citās komandās, kur viņi var vairāk uzvarēt un būt, bet lai viņi jūt, ka viņi vēl var būt labi basketbolisti. Ar katru gadu tu jūti spēlētājus motivāciju vai tieši demotivāciju? Kāds tieši jauniešos? Ir ļoti, dažādi. Pilnīgi dažādi. Un to jau, kā lai saka, tu vienādi strādā, bet ir, man šogad aizgāja no komandas viens sakarīgs puisis, kurš, bet viņš jau katru reizi teica, ka viņa galvenais mērķis ir būt mācības. Viņš ļoti lielu īpašu uzsveru likus, tagad manēji bija tur eksāmeni un viss pārējais. Viņš tur ļoti laicīgi sāka informēja mani, ka viņš ļoti daudz mazāk apmeklēs treniņus, jo viņš grib iestāties kaut kādā ļoti prestižā, kaut kādā speciālā skolā, un viņam ir jāgatavojas eksāmeniem. Viņš to darīs un treniņus apmeklēs, lai kaut kādā veidā atslēgtos no tā un saglabātu kaut kādu fizisko formu. Un tur jau skaidrs ir, ka viņa uzmanība, koncentrācija, domas ir pilnīgi cita. Viņš šeit atnāk, lai tiešām atslēgtos, labi pavadītu laiku, un tad viņi tur, nezinu, štepselēt un likt skriet par katru, nezinu, tur. Nav jēga, man ir jārada viņam, lai viņš gūtu prieku no tā treniņa. Bet savukārt ir ļoti daudzi, kuri joprojām vēl redz un grib, un kuriem treniņš ir galvenā dienas sastāvdaļā, kuri grib, domā, dara un dzīvo basketbolā. Un tur nav tāds, mēs sakām, šī jauniešiem nav motivācijas, viss pārējais. Jauniešiem ir motivācija darīt to, kas viņiem ir, kas viņu saista un ko viņš grib dzīvē sasniegt. Un, ja atrod, un tas ir, nezinu, sporta, basketbols, un kā jau mēs runājam, tur savu ķermeņa attīstību un kopšana, tas ir pavisam cits, tad, iespējams, mums nav tik daudz jādomā taktiski risinājumi vispārējais, bet jāstrādā fiziski. Un katram var atrast to pieeju. Tad, teiksim tā, šis būs tāds arī mans pārbaudījums, izaicinājums, cik daudzi no jauniešiem, kuri beidz 9. un sāk citas skolas, cits viss paliks basketbolā, cik daudz turpinās trenēties, cik daudzi nesāks aiziet uz citām vietām. Pagaidām izstāsta, ka lielākā daļa no komandas paliek. Protams, ka ir kāds, kurš aiziet uz citu pilsētu mācīties, kāds, kurš tiešām iestājās kādās tehniski zināt, kur tu nevar vienkārši tur 4 nedēļā mācīties, skriet un sportot, tas viss ir saprotams un tā, bet
Bet jā, man ir prieks par tiem pušiem, kas joprojām būs, darbosies un strādāsim. Vai trenerim jābūt arī kā, es teiktu, psihologam, kurš tā kā, varētu pacelt to motivāciju, vai viņš nekādīgi nevar mainīt to spēlētāju vēlmi spēlēt? Treneris jau, kā lai saka, treniņa atmosfēra, process ir treneru rokās. Viņš ir tas, kurš padara to treniņu interesantu, viņš padara vienmuļi neinteresantu, ja tev ir, nezinu, tur katru nedēļu vienāds plāns, un tu jau tur nākošas treniņu, tu zini, ka trešdienā būs tur tāda laukuma, tas un viss tā, varbūt tas ir attīstoši, bet nekādu prieku raisoši tas nav, tāpēc treneru darbs ir domāt, lai katrs treniņš ir interesants un arī kaut kā pēc sajūtām, ja tu atnāc uz treniņu un tu jūti, ka čajiem tur ir bijuši eksāmeni diena. Jā, tur viņi tur mums tieši tagad, tur pirms eksāmeni diena vai pēc eksāmeni diena. Jā, skaidrs, ka tu tur nemācīs viņiem jaunu sadarbību un vispārēj, tam treniņiem ir pilnīgi cita uzdevums, cita loma, lai kā tu tur nezinu, kam tu tur gatavotos un ko tu tur esi izdomājis, arī jāpielāgojas. Man liekas, ka psihologs mūsdienās vispār tiek izmantots tāds, viņš ir tā... Pārāk spilgts vārds? Es spilgts, bet tieši visi mēs esam psihologi. Jā. Draugam draugs ir psihologs, ja tur, nezinu, mammai un tētim jābūt psihologam. Katrs ir psihologs. Jā, katrs mēs esam kļuvuši katrs psihologs. Tā treneris ir treneris. Viņam ir jāzina un jābūt kaut kādām, tādām zināšanām par vecumu posmiem, viņam varbūt tas ir jābūt zināšanām par kaut kādiem psiholoģiskiem aspektiem, bet viņš nevar tagad sākt veikt psihologu darbu, jo priekšam ir tāda profesija, tur ir diezgan liela un grūti jāmācās, lai tu kļūt par psihologu. Bet trenerim ir jābūt, es domāju, emocionāli, intelektuālam, lai viņš spēj nolasīt un iejusties to puišu ādā un situācijās un spēj nolasīt arī tos pašus puišus, jo uz kādu tu drīkst sabļaut, uz kādu ir jāsabļaut. Bet uz kādu tu sabļausi... Tu saprot, kurš reaģēs. Jā, tev jākontrolē. Tev jākontrolē. Piemēram, mēs vienmēr domājam par to, ka citu zemju treneši tur lietuvieši un sērbi, ja, kā viņi bļauj uz tiem saviem audzēkņiem un visu pārējo. Man liekas, tā neiespējami, ja, bet mums ir cita mentalitāte. Mēs paņemtu ļoti zināmu bērnu serbu treneri, kurš, nezinu, tur Serbijā ir izaudzinājis Jokiču un visu pārējos. Es tiešām nezinu, kā Jokičs treneri, tā kā vispār runājā, tad izmantot tās viņa treniņu metodes Latvijā, es domāju, ka viņas nestrādātu. Tāpēc, ka mums, mēs neesam, mēs nepieņemam tā labi un mums neiedvesmo un neliek tā kā saņemties, ja kāds mums tur nozāk, apsaukā un skaļi bļauj. Iespējams, pie tās mentalitātes, ja kāds tev pasaka, ka tu esi glups, tīzls, ka tev abas rokas ir kreisās un vispārējo, tad ieslēdzās kaut kāds tu esam treneri parādījuši un tā. Pretreakcija vispārējais. Ja mans novērums, ka Latvijā tādu bērnu, kam tas tā strādā, ir ļoti, ļoti maz. Un ja tas treneris atbrauc uz Latviju un visus nosaukt par, nezinu, tur apsaukātu, bļaut un darīt, nekā daudz no viņiem iegūtu psiholoģiskas traumas, bet nekļūtu par NBA spēlētāju. Ka mums tomēr ir jāmēģina tā drusku nedaudz savādākā pieeja, bet tai pašā laikā arī manās komandās ir kāds, kurš tā kā pieņem to un tieši tas konfrontācijas ar treneri un spēlētāju viņā rada to dusmu, ka es tam trenerim parādīšu, vai tur, es nezinu, tam tiesnesim, ja, tā parādās tas īknops un tā vēlme. Bet 2 trešdaļām, es tiklīgs un pasaku tā dusmīgāk, viņš nobīstās, nolaiž ķepiņas un
Un tur ir jābūt, un tas ir trenerim jājūt, uz kur tu drīkst, kuram tu iedodot kaut kādu stingrāku vārdu vai informāciju, viņš saņemsies un izies, bet kādam uz kur tu uzbļaus, un viņš ierausies stūri un visi čau. Jā, diezgan, es teiktu, tāds aktuāls temats ir tieši vecāki un vecāki iesaist bērnu audzināšanā. Vai tu kaut kā sajūti vecāki iesaist tieši treneru darbā, ka viņi, nezinu, tur pamāca vai tur kaut ko koriģē kaut kā, zina labāk no malas vai kaut kā tā, vai ir kaut kāda pieredze? Man ir ļoti paveicies ar vecākiem un, teiksim, tām puikām mums ir komunikācija, mums ir tagad tur jautājums, kur vecākiem ir jāiesaistās un mums ir savstarpēji, bet es domāju, ka kopumā mēs vispār kā sabiedrība vienmēr skatāmies, ko citi un kā citi dara un treneris kā vecāks kā treneris. Manā dzīvē es vienmēr skatos, ko es varu un kā es varu darīt un ko es varu darīt labāk, lai uzlabotu. Tad tajā pašā brīdī, ja man ir, piemēram, kādas problēmas ar vecākiem, tad skaidrs ir, ka man ir jārunā, mums ir jāizrunājās, jāsaprot, ko drīkst, kurā brīdī vajadzētu, tad kā spēļu laikā, ja kāds vecāks tur no augšas, no balkona sāk mācīt, mēs sakām mierīgāk, viņš saka skrien, vai tur es tieši ātri, vecāks turi bumbu, tas, tam bērnam, kuram, tur 11 gadu, treneri stāvi, vecāki vēl skrien, Kur kuru tu biji dabūt, un tas baigi nepareizi ir, un mūsu, teiksim, mūsu sociālo tādu tīklu laikmatā, viss ļoti ātri parādās, un tad atliek tur būt vienam, diviem vecākiem ārpus kaut kādām kontrolēm, robežām, kur mēs sakam, visi tādi vecāki. Vai es nezinu, tur treneris tāds kaut ko tur izdara, tad visi treneri ir tā. Bet tā nav, manā jomā ir, ko mani saskarsim, tad vairums vecāku ir ļoti sakarīgi un saprotoši un vispārējais. Nav tā, ka mums tur ir baigās problēmas vai diskusijas. Protams, ir jautājumi, kur ir nepieciešama treneri iesaiste no vecāku, bet nav. Nav jūtama negatīva. Jā, vienlaicīgi ir novērojams, es arī uz to geto vēdu savus kuri audzēkņus, savu dēlu, un tad es novēroju to dažu vecāku. Tieši getiņā? Tieši getiņā reakciju, un zināt, jo tur nav treneris, tie vecāki ir atveduši tos bērnus. Tad viņi ir. Tad visgudrākie treneri, un tad parasti tur, nezinu, 9-gadīgajiem puikam, kurš tikko sācis ir, tad tēvs vai mamma dod visu savas emocijas vaļā par visu, un tad man dažreiz liekas, ka tie bērni, viņi redz, ka tēvs un mamma ārprātā ļauj par geto spēli, un tur ir gatavi, nezinu, tur kauties savstarpēji, un vispār es arī, kā viņš pieņem pasaulē, šis ir nenormāli svarīgi, un šī tur nav visu, tad viņš uzvar kaut kādu vienu spēli, turnīrā, un viņš tur rāda visu tās mūsdienu, ko viņi samācījušies tikto, kā tur tā vispārējais, pēc brīžu viņš zaudē, viņš raud, met krēklu un vispārējo tur botas. Un tad, protams, ir vecāki dusmīgi, ka viņi tur tā nevar saldīt emocijas, bet, kā viņš jau mācās pieņem no tā, ko viņš redz no vecākiem. Ja vecāki tur stāv un balvo un tur apvaino viens un citus, un tad viņš pieņem, ka tas ir nenormāli vecākiem dzīves svarīgākais notikums, un arī adekvāti reaģē pēc tam, un pēc tam mēs esam neapmierināti. Līdz ar to, jā, man vispār gribētos, lai kopumā mēs pieņemam, ka mēs virzamies, teiksim tā, uz to jauniešu attīstību gan basketbola laukumā, gan kā personībā, un arī kā vecāku spētu to novērtēt un mācīt cieņu pret pretinieku, pret tiesnesi.
ja tur nosacīs, ka ja kāds tēts atļaujās no tribīnē, tur apsaukāt tiesnesi. Protams, ka tas, man kā trenerim ir grūti pateikt, mēs cienam tiesnesi un nekad nevainojam, nepārmetam tiesnesim, viņš arī ir cilvēks un kļūdās. Kaut kad Sensis, augšas bļauj, kāds šis ir loks, jā, tā, viss, skaidrs, ka viņš arī pieņem, tas tiesnesis var būt loks. Tas ir, tā tas diemžēl ir, bet es nedomāju, ka ir tik slikti, kā bieži vien runā, bet par to noteikti ir jādomā, jārunā un tur būtu nepieciešams, lai katrā komandā ir savi iekšējās kārtības noteikumi, ko drīkst vecāki, ko nedrīkst vecāki, kā mēs attiecamies pret tiesnesi, pret citiem bērniem, pret citām komandām. Jā. Noslēdzot šo sarunu, tu minēji diezgan daudz tādus plusus basketbolā, bija arī mīnusi, bet kāds būtu kopsavilkums, kāpēc tieši jauniešiem vajadzētu nodarboties ar basketbolu? Ko tas viņiem dod? Basketbols ir foršs, basketbols ir komandas spēle, tu iemācies sadarboties, tu iemācies komunicēt ar komandas biedriem, bet vēlāk tas līdzcilvēki, tas uztur tev fizisko formu, tas dod tev endorfīnus un prieku, tas dod arī viennozīmīgi kaut kādu režīmu, iemāc atbildību, ļoti daudz tieši personīgās attīstības veicinoši faktori. Un vienlaicīgi tas ir ļoti saturīgi un sakarīgi pavadīts brīvais laiks un arī noteikts tāds loks, interešu loks, ar ko tu nodarbojies. Un, manuprāt, viņš ir veicina pašvērtējumu, veicina spēju pēc tam būt labam cilvēkam. Paldies par sarunu, paldies, ka ieradies un ceru, ka tālāk turnīrā veiksies labāk. Un, paldies klausītāji, ka klausījāties. Gaidām nākamās epizodes. Čau! Čau!